viengadīgais zālēm maisījums 2. gadā. Skan interesanti, ne? Jā, šeit ir no viengadīgā zālēm maisījuma palicis nemaisījums, respektīvi tīra viengadīga airena. Te vairs nav maisījums ar vīķiem un inkarnāta āboliņu, kā tas bija sākotnēji. Bet šeit ir jau 2. gada pirmais pļāvums nopļauts un jau zāle sasniegusi 50 cm augstumu, praktiski drīz jāpļauj. Protams, airena prasa to bagātīgi mēslot. Šeit arī šajā saimniecībā to dara. Un viengadīgos maisījumus mēs iesakām tad, ja ir nepieciešams iegūt lielas lobarības ražas jau 1. un arī 2. gadā. Jo kamēr daudzgadīgais zālājs tur iesakņosies un iedzīvosies, tikmēr viengadīgais zālājs jau dos lielisku ražu un vairākus pļāvumus, 3-4 pļāvumus pat 1. gadā. Protams, atkarīgs no daudziem apstākļiem, no ieaugšanās apstākļiem. Mums ir dažāda pieredze bijusi, ka viengadīgie zālāji slikti ieaugās dēļ tā, ka ir sausa laika apstākļi pavasarī. Un tad, ja viņš slikti ieaugās, viņš arī īpaši tur neparāda sev pārāk labi. Ar to jārēķinās, bet tādos apstākļos neieaugās labi neviena kultūra. Tā kā tā, varbūt jums ir kaut kāda pieredze ar viengadīgiem zālēm maisījumiem, kāpēc jūs viņus izvēlaties, kāpēc dodat viņiem priekšroku, iespējams, vai kādās situācijās jūs izvēlaties viengadīgos zālēm maisījumus. Uzrakstiet, ja nav slinkums. Čau!